Šodien sola lieta ap 12. Re, kas mums te atkal ir sagādāts, kas ir jāskald, jāzāģē, jāskald. Un te vienkārši jāzāģē. Jo mēs jau nebrāķējam šitos te tievos, tā ka tīri krūms viss nes uz māju. Un malku vēl ir tik daudz. Šito viss, kas sabāzīs, būs atkal pilns. Tā kā šogad specifiskā malkas gādāšana nebūs. Nemaz nevar nozāģēt visu to, ko gribas nozāģēt. Vajadzētu te tos bērus no vītoliem attīrīt. Tur tā šķība līk tie vītoli. Pie dīķa vēl tos lielos augšņus noņemt, jo ātrāk jau pie dīķa nekāda rakšana nevar iznākt, kamēr lielie koki nav noņemti. Vai tā kā nav kur likt, tad viņa augs tālāk, acīm redzot. Jā, tāda savāda ziema. Vismaz šogad būs šitais te izdzīvojis. Indiāņu banāns. Jā, visi zariņi ir galīgi dzīvi un zaļi. Bet es pavasarī vienalga viņi grib stādīt ārā mežā, izrakt un pārvietot smukā auglīgā vietā. Te jau vajadzēs kaut ko apgriezīs, jo viņš ļoti labi ātri atauga un spēcīgi. Ot. Te jātaisa kārtīgāk. Jo, kad vēja uznāk, viņi var izlaust durvis. Nu, ot. Aizmirs. Vienam otram tāds smalku paliek tos vai? Jā, tos es apgraizīšu. Tā, nu, šodienai izlēmām, ka pietiks. Vingrošanas tiesu esam paši varējuši. Aizvien atklājas jauna ainavu. Te šitie blīksnes arī nāks nost ar nākošo reizi. Te vēl ir blīksne, blakus ir blīksne. Te tāda, to nākošā reizē. Tās blīksnes izņemsim ārā. Tā jau blīksnām nekāda vaina. Arī kāda malka no viņām ir. Vienu dienu es atkal malciņu uz māju. Mēs iesim tālāk te uz priekšu. Te tādi sīkie krūmeļi arī gribas tikai lielos atstāt. Atkal šitās te tumšās, tās ir blīksnes, tās ņems atkal ārā. Tad atklājas arī, ka eglītes te aug smuki. Eglītes bērs. Tie visi paliksies. Zārdu čups pagaidām atstās tā kā ir. Viņas jau vēlāk sakrītās bet viņas arī netraucē. Tāds aizvērš būs dārzam, avenēm. Te atkal šitāds daudzums ar malku. To nemaz vienā dienā es nesanesīšu. Es ar tā nesteidzos. Viss tā pa bišķiņam. Tik cik priekš vingrošanas vajag. Nu tā mums te. Tāda ir mūsu apkārtene.
dodos atkal ikdienas kustībās. Paņem šķēri līdzi. Un domāju mazos krūmiņus paknaibīt. Agars šodien kaut ko citu ir plānojis darīt. Gribu attīrīt tā, lai paliek lielie koki, lai viegli saprast, kur ar motorzāģi strādāt. Vakar mēs te pastrādājam. Saražoju atkal malku. Principā varētu arī malku pa biškam nest mājā. Bet to var pēc tam arī. Ja, kur šitas atački ir stumjamie. Te ir ar rokām nesamie. Šitas arī atački. Šitās ir blīgsnes, šitie zaļie. Viņas pa pusē jau ir sakaltuši. Te es uzsāku jaunu kaudzi kraut. Te mēs vakar daudz maz te vēl palikās arī, kur tā tumša tā ir blīgsne. Aiz muguras blīgsne. Un tur vēl prom blīgsnes palikuši. Reku te. Un šeit ir, šī ir blīgsne, un te ir blīgsne. Aiz tā bērza, šī aiz bērza. Un tad te ir tāds blīgsne, ko mēs gribētu ņemt nost. Jo tas blīgsnes ļoti noēno. Noēno bērzus, egles un pašas gājušās gar zemi. Tā es tā nolēmu šodien. Ot šito te sīkos knūmiņus paknaibīt. Tāds pāris stundas, pēc tam es iekurināšu pirti. Izsēdēšu pirtī karstā.
Vēl pēc brītiņa. Iztīrīju vienu mazu gabaliņu. Es atstāju šitādus te. Tos pēc tam nāks ar motorzāļu noņems. Viss šitās. Es paņēmu tik daudz, cik es ar šķērēm varu nokniept, jo šķērēm iet ļoti ātri. Un vienkārši sakārtoju tā, lai te var saprast, kas ir kas. Viss šitos tīvos ņemam ārā, tāpēc, kad viņi stīdzē tik vai tā, un no viņiem nekāda labuma nav. Atstājam tikai lielos, šeit ir augšņi pa vidu, tie augs tālāk malkai, jo vienkārši malkas dotā brīdī ir daudz, un viņi te nevienā netraucē, te viņi var augt. Es nezinu, kā ar blīksnām būs, vai tos tur ņems pa vidu ārā, vai neņems, vai atstās, to te redzēs. Tā, nākušais darba lauks. Tā, tur man sārta čupi ir šeit. Reku te ir tāds, kas ir tuvu pie šitās čupas, un ko varētu, kā teikt, tīrīt. Te ir tāda kaut kāda egula laikam iekšā, paik zemāk kaut kāda jocīgi jāiet apskatīties. Un tad es šito tagad paņemšu, tāpēc, ka tā zardčupa tūmā. Vienmēr jāizvēlās ir ap zardčupu tā uz riņķi, noliek zardčupu pa vidu un tā uz riņķi. Lasu to šagars krauju iekšā, tā visātrāk iet. Iespējams, ka nākušā zardčupas taisīšu te, tā izskatās. Arī tādā brīvākā vietiņā, kur var likt, kur nav augošie. Tā, vēl pēc brītiņa. Iztīrīju vēl vienu kusaciņu. Bet te man no mājām ziņoja, ka 2 stundas ir cauri, jo es solīju, ka 2 stundas pazudīšu mežā uz tīrīšanu. Tad nu jābeidz, jo galvenais ir nepārstrādāties. Lai pēc tam, kā teikt, var pa lūpu vēl pāršpļaut. Bet nu prieks, kā tīrās. Pēc tam nākošais būs te vēl tādi čaksnīši. Bet tagad iesim staigāt un iekur pirti.